Lasījums no Svētā apustuļa Pāvila vēstules Galatiešiem. Brāļi, ar likumu es nomiru likumam, lai dzīvotu Dievam. Līdz ar Kristu es esmu krustā piesists un dzīvoju vairs ne es, bet manī dzīvo Kristus. Bet ja tagad vēl dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā Dieva dēlam, kas mani mīlēja un par mani atdeva pats sevi. Tas ir Dieva vārds. Vienpadsmitais psalms. Dievu redzēs taisnīgie. Kungs savā svētajā namā. Kunga tronis ir debesīs. Viņa acis uzlūko nabagus. Viņa skatiens vēro cilvēku bērnus. Kungs novēro taisnīgo un ļauno, bet to, kas mīl nekrietnību, viņa dvēsele ienīst. Jo Kungs ir taisnīgs un mīl taisnību. Viņa vaigu redzēs krietnie ļaudis. Dievu redzēs taisnīgie. Alleluja! Palieciet manā mīlestībā. Kas paliek manī un es viņā, tas nes daudz augļu. Alleluja! Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Jānis. Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: Es esmu īstais vīnakoks, un mans tēvs ir vīnkopis. Ikvienu atvasi, kas manī nenes augļus, viņš nocērt, un ikvienu, kas nes augļus, viņš notīra, lai tā nestu vēl vairāk augļu. Jūs jau esat tīri tā vārda dēļ, kuru es jums pasludināju. Palieciet manī, un es jūsos. Kā atvase nevar nest augļus pati no sevis, nepalikdama pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliksiet manī. Es esmu vīna koks, jūs atvases.
kas paliek manī un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nekā nespējat darīt. Kas manī nepaliek, tas tiek izmests ārā, kā zars un nokalst. Un tos paņem un iemet ugunī, un tie sadeg. Ja jūs paliksiet manī, un mani vārdi paliks jūsos, lūdziet, ko vien gribat, un tas jums notiks. Ar to tiek pagodināts mans Tēvs, ka jūs nesat bagātīgus augļus un kļūstat mani mācekļi. Tas ir Kunga vārds. Šodien šī te ļoti īpašā rakstu vieta par vīna koku un par zariem. Un te es domāju, cik labi būt zaram, cik maz atbildība būt zaram. Tev nekas daudz nav jādara, tikai jāpaliek pie vīna koka, tikai jāpaliek pie stumbra. Tu nedrīkst nolūst, tu nedrīkst atkrist. Tikai un vienīgi jāpaliek pie vīna koka. Visu pārējo izdara viņš. Viņš atbild par to, kā tevi pabarot un kādus augļus tu nesīsi. Un ja tu paliksi pie vīna koka, tu nesīsi bagātīgus augļus. Cik maz atbildība, tikai un vienīgi viens uzdevums – palikt pie vīna koka un neatlūst. Kas paliek manī un es viņā, tas nes daudz augļu. Bez manis jūs nekā nespējat darīt. Man patīk šī rindiņa. Bez manis jūs nekā nespējat darīt. Nepaukstiniet sevi. Neiedomājieties, ka kaut kas ir no jums. Bez Dieva es nevaru neko, pat elpot, kur vēl kaut ko darīt. Bez Dieva žēlastības es pat nevaru elpot. Viss ir no Dieva žēlastības. Bez manis jūs neko nespējat darīt. Bez viņa žēlastības es nevaru uzrakstīt nevienu stāstu. Kur nu stāstu es nevaru uzrakstīt nevienu teikumu, nevienu vārdu. Bez Dieva žēlastības es nespētu strādāt ar bērniem. Viss manā dzīvē ir viena vienīga Dieva žēlastība. Un mans vienīgais un galvenais uzdevums ir palikt pie vīna koka. Un neatlūst, cik tas ir vienkārši. Tikai palikt pie vīna koka. Un kas paliek manī un es viņā, tas nes daudz augļu. Tā dzīve ir bagātīga par svētību citiem. Tikai paliec manī, paliec pie manis, paliec pie stumbra, jo tu esi tikai zariņš. Tu esi mazs zariņš, kas bez stumbra nespēj nest augļus. Tu bez manis sakaltīsi, vienkārši sakaltīsi,
tu nebūsi nekas. Tevī nebūs dzīvības. Paliec manī, paliec pie manis, paliec ar mani. Un es palikšu tevī. Tu dzīvos manī un es tevī. Šie vārdi, kas ir līdz galam neizprotami, bet te pašā laikā tie ir tik tuvi, tik silti. Tu manī, Jēzu, un es tevī. Lai slavēts Jēzus Kristus. Šodienas lasījumā vārdi uzrunāja: es esmu īstais vīnakoks, un mans tēvs ir vīnkopis. Tieši vārdi īstais vīnkopis. Jēzus ir īstais. Viņā ir tikai patiesība. Un tas man liek domāt par to, ka cik ilgi es biju maldījusies par savu dzīvi, meklējusi piepildījumu visādās mācībās un ezotērikās, un nekur es neguvu mieru, kamēr nesatiku Jēzu. Līdz nelūdzu no sirds, un Dievs man atklājās. Īstais Dievs, vienīgais Dievs, patiesais Dievs. Es esmu īstais vīnakoks, un mans tēvs ir vīnkopis. Ir tik skaisti būt piepotētai pie īstā vīnakoka, un tik skaisti ir apzināties, ka par mani rūpējās. Ja es nenesu daudz augļus, tad vīnkopis mani notīra un mani pabaro. Par mani rūpējās. Tas ir tik brīnišķīgi. Par mani rūpējās. Es tieku pieskatīta, es vairs nemētājos kaut kur apkārt, bet esmu piepotēta īstajam vīnakokam, un sirdī tad ienāk miers. Un vēl uzrunāja vārdi, jo bez manis jūs nekā nespējat darīt. Tieši tā. Ja tu neesi piepotēts pie īstā vīnakoka, tu nenieka nespēj darīt, jo tikai īstais vīnakoks un īstais vīnkopis pazīst savu roku darbu un par to rūpējās. Īstais vīnkopis zina, ko vajag augam kurā brīdī, kad vajag iztīrīt, kad vajag pabarot un kad vajag apgriezt. Slava Tev, Dievs, ka Tu ar maigumu rūpējies par savām atvasēm, un slava Tev, Dievs, ka es esmu piepotēta pie īstā vīnakoka. Āmen.